Čau visiem! Čau, Deivid! Čau. Tā, iesāksim sēriju numur 2, bet ar atsauci no pirmās daļas. Mēs izrunājām principā par ko klientam vajadzētu ņemt vērā, pasūtot materiālu. Protams, viena lieta ir materiāls, bet otra lieta, kas jāņem vērā, un to varbūt tās ir lietas vai ir, teiksim tā, vadlīnijas, ko klients vēlas. Tā ir viena lieta, bet otra lieta, kas, teiksim, tā projektā nav iezīmēts, bet kas tomēr ir nepieciešams. Un tad to tomēr ar projektu mēs iesakām griezties pie mūsīm, jo mēs profesionāli to visu varam sareiķināt. Un pat daudz ļoti svarīgas lietas un neatliekams lietas, kas obligāti būs vajadzīgas. Tur daudz, kā piemēram, nezinu, garanlatojuma, kurā brīdī ir jāizmanto garanlatojuma lentes, vai kurā brīdī jāizmanto ir līmējamā plēve, kā, teiksim tā, vai kurā, vai kas vēl tevi? Sīkās nianses. Sīkās nianses, jā. Protams, projektā šādas lietas nav minētas, un tad attiecīgi mēs kā profesionāļi to zinām, un tad mēs sareiķinām pilnu komplektu. Visbiežāk tas beidzas īsumā tā, ka mēs esam sareiķinājuši absolūti visu no A līdz Z, un tad kopā ar klientu un ar meistaru, tad mēs, teiksim tā, ņemam vienu vai vairākas pozīcijas ārā, tad tur ir argumentēt, kamdēļ tas nav vajadzīgs, bet to tad izrunājot, protams, ar meistaru, un tad tas runājot par materiālu. Protams, pats svarīgākais, materiāls ir svarīgs, bet, protams, pats svarīgākais, lai izdarītu ir darbu, tas ir meistars, un tad to mēs, protams, ierosinām visas šīs nianses izrunāt ar meistaru. Ir, jā. Principā, Devi, kāds, ko šodien teici, labs piemērs tev bija? Klients zvanīja, bija apmeklējis jau vairākas kantoras, kur ieteica kaut kā, bet pašā laikā ražotājs iedos vienu variantu nepilnīgu, jo ir daudz nianses, ko tomēr ir klientam jāsaprot sīkumos, ko vajag, kā vajag, lai tas piedāvājums būtu pilnīgs. Jā, jo bieži vien ir tā, ka mēs kā ražotāji, mēs zinām daudz par materiāliem, mēs zinām teoriju, kā to vajadzētu izdarīt, bet to pareizāko risinājumu un līdz ar to tos pareizākās detaļas, kā pēc kādiem izmēriem izgatavot, to, protams, ka zinās vienīgi labs meistars attiecīgi. Jā, tas pats projekts ir viens izmērs, bet dzīvē ir savādāk, un meistars pats pārmērīs precīzes izmērs un precīzes apjomu. Jā, tad attiecīgi. Kopā jau mēs pasūtam, un tad jau ir tas gala rezultāts ir pilnīgs. Jā, jo sanāk tā, tas ideālais scenārijs ir tāds, kad jūs atbraucat, izvēlaties profilu, izvēlaties toni, izvēlaties pārklājumu, kādu jūs vēlaties, un tad attiecīgi tehnisko daļu tad griežaties pie meistara, un meistars attiecīgi tad izvēlās, palīdz izvēlēties risinājums, un mezgls palīdz izstrādāt, kā pareizi būtu veikt jumta montāžā. Tālūk. Par pašiem materiāliem un par montāžu. Sāksim ar materiāliem. Par materiāliem īstenībā, protams, kad ir daudz dažādu ražotāju, līdz ar to daudz dažādu nosaukumu visādiem materiāliem. Un uz ātro, piemēram, varētu minēt, kas mums ir cinks, ir alucinks, ir cinka magnīs. Titāna cinks, kas ir līdzīgs cinkam, bet ir pilnīgi cits materiāls. Kapars, alumīnijas. Skārts. Parastais skārts, dažādiem pārklājumiem. Jā, un tad nāk skārdi. Un par skārdiem, te ir mazliet jāsaprot viena lieta, kad, principā, katram ražotājam ir savu nosaukumu. Bet tas, kas visiem ir kopīgs, ir kaut kādi tehniskie dati. Bet tas mērķis tiem tehniskiem datiem, principā, ir, jo labāk tehniskie dati, jo tas materiāls būs, garantija šim materiālam būs lielāka. Un tad, principā, vieglāk ir runāt par materiāliem, ja mēs viņu gradējam tieši pēc gadu garantijas pa lielam, kā viņi atšķirās. Un, ja teiksim, tāds foršs ieskats, ko mēs visu laiku papildinām, jo tie materiāli nāk klāt, ir, kad droši var apskatīties to arī mūsu mājaslapām, izvēlēties jebkuru jumta segumu. Un, ja jūs izvēlaties jebkuru jumta segumu,
Tad mums arī šeit ir tieši materiāla apraksts, un šeit, kā es arī minēju, ir tās pašas gradācijas pēc garantijām. Un tā doma ir īstenībā ļoti vienkārša, jo materiāls garantija, būtiskākie faktori, no kā veidojas garantija, protams, tērauda biezums, pēc tam nāk cinka pārklājums, tad šeit ir attiecīgi minimums, kam vajadzētu būt, tas ir 225 gramiem uz kvadrātmetru, vai 225, 275 nākamais solis ir un 350, pēc tam ir 350 grami, kas nāk ir arī vairāk, bet jumta segumos to reti, kad izmanto. Vai arī, teiksim, un tad nākamais ir krāsojuma, kas pa krāsojumu nāk. Un cik daudz grunts slāņu nāk. Teiksim, cinka daudzums, grunts slāņu un krāsas biezums, tie galvenie rakstura lielumi, kas tieši ietekmēs garantiju. Kalpošanas laiku. Jā, un kalpošanas laiku. Jo, piemēram, kā piemērs pieņemsim lētākais materiāls, ko mēs visi pazīstam ar nosaukumu PE vai polisters, viņš ir cinkots, viņam ir pasivācijas un grunts slānis un pēc tam krāsas slānis. Jā, viņš ir cenā vislētākais, tam dēļ, ka viņam ir mazāk krāsa virsū. Savukārt paņemsim uzreiz dārgāko varbūt materiālu, bet varbūt neiet un pa dārgāko, bet labāko materiālu. Viņam būs 50 mikronu krāsojums un viņam būs 50 mikronu krāsojums un viņš būs krietni noturīgāks attiecībā pret šo materiālu, pret PE materiālu. Kur tā doma? Parasti ar ko atšķirās PE, laikam visās to, kā ko atšķirās PE, ko montēt un kā... PE, viņam pieskaries, viņš jau sāk skrāpēties, tā krāsa ir ļoti, ļoti plāna. Salīdzinot ar matēto, ka tas krāsas biezums ir daudz lielāks. Instruments tomēr ir tehniska darbība, un tā krāsa var noskrāpēties. Jā. Biezākais krāsa tomēr tā neskrāpējās, un vairāk tā saspiest, ne noskrāpēt. Tas biezais slānis dod to, ka viņi tiešām ir grūtāk noskrāpēt to materiālu, un tā estetika arī līdz ar to ir krietni labāk. Jo spilgts piemērs īstenībā, ko mums parasti prasa, teiksim, kur tad rodas tie skrāpējumi? Putns jau neviens nesaskrāpēs to jumtu. Absolūti tā nebūs. Visbiežākie skrāpējumi, kad tieši rodas tieši pie paša montāžas, principā. Tas ir, te varētu teikt, vismaz darba kultūra vai montāža. Tas ir roku darbs, tas ir neizbēgami. Smiltis gaisā, kas ir arī skrāpē. Tie apstākļi ir daudz, kad... Ar to, principā, izvēlēties tieši polstera materiālu, sanāk tā, ka ar to ir jārēķinās, ka pie pašas montāžas būs mikro skrāpējumi. Un, protams, ir visādas krāsas, tieši jumta krāsas, ar ko to var piekrāsot, bet, jā, kur ir pat arī šādas krāsas, kas Deividam kabatā, protams, ka viņas var piekrāsot, bet tas būs, tā būs piekrāsošana. Tāpēc bieži vien ir tā, ka mēs, teiksim, ir šī iespēja attiecīgi sarēķinot materiālu, mēs varam sarēķināt materiālu ar to polistera materiālu, kas būtu vislētākais, un sarēķināt ar, teiksim, premium klases materiālu, kurš ir dārgāks. Un bieži vien ir tā, ka visbiežāk ir tā, ka izvēlas, teiksim, ir tikai stāzināt, šis ir lēts un šis ir dārgs, bet, kad sarēķina to dārgāko materiālu, tā cenu starpība īstenībā nemazam nav tik liela, jo, tomēr tā pašā ilgtermiņā, jā, jo mēs gribam lēti, bet labi, tad sanāk tā, ka, pieņemsim, bieži vien tie ir kaut kāds 20% tikai sadārdzinājums attiecībā pret ko? Attiecībā pret vai būs 25 gadu garantija materiālam, vai viņi būs minimums 50 gadu garantija. Un tas īstenībā, ja mēs gribam iekonomēt, tad tie 20% īstenībā tas ir nekas. Tāpēc mēs aicinām, teiksim, arī un liekam aizdomāties par to, un tāpēc mēs piedāvājam sarēķināt tos komplektiņus ar lētāko materiālu un dārgāko materiālu. Tad jūs arī redzat, ka tā starpība nemazam nav tik liela, lai, teiksim tā, pārdomāt un tiek likt to labāko risinājumu. Tas ir ilgtermiņa ieguldījums, viņam ir jābūt ilgtermiņa. Nevis tā, ka manam mūžam pietiks 3-5 gadiem, 10. Vai tomēr atstāt arī, lai bērniem tas jumts vēl kalpotu un nebūtu galvas sāpes.
Jā, tomēr fēņjumtu māju pārdot, kur nebūs izbalējis arī pēc 35 vai pēc 50 Tā gadiem. mājas vērtība būs tomēr palielināt, nevis samazināt. Nu, jā, tieši tā. Ražotāji ir daudz, vienīgā atšķirība ir tāda, ko katrs var piedāvāt. Un tad, ja teiksim, atbrauciet pie mums vai apmeklējot mūsu mājaslapu, tad droši jūs varat iepazīties ar materiāliem. Un tad, teiksim, mums garantijas ir, teiksim, mazākajiem materiāliem ir sākot no 15 gadiem garantija polisterim. Un, teiksim, kas mums ir tīsenkrūpa materiāls, materiāls, ko mēs sevišķi reklamējam līdz pat 60 gadu garantijai pa lielam. Un, labi. Piebilst gribēju, ka garantijai papildus ir tas, ka jums cik pa laikam ir jāapseko, jāskāpj augšā, jāiztīra notiks sistēma, lai tā problēma neiet tālāk, ja tur ir kāda problēma bijusi. To pašu meistaru var izsaukt, lai iztīra notiks sistēmu, pāriet pāri apstās, vai viss ir kārtībā, reizi 2, 3, 5 gados. Notiks sistēma katru gadu jātīra, 2 reizes. Jā, tas stāsts ir par to, kad uzliek jumtu, īstenībā rūpes par jumtu nebeidzās tādā ziņā. Ir obligāti nepieciešama jumta apsakošana. Un tad to, protams, vislabāk ir apkop. Vairāk apkop. Jā. Un tad to, protams, vislabāk ir runāt ar to meistaru, kas to jumtu ir montējis pa lielam konceptuāli. Tad viņš arī zina tās nianses, būs jau vienreiz bijis uz to jumtu. Un negribēs sabojāt. Un negribēs sabojāt, jā, jau nekur, kas ir tieši tā notiks sistēma. Notiks sistēma, kad sniegu tīri liela problēma, kad atved lēto darba spēku, kas vienkārši ir cirviem daudz ledu un sacaurumo jumtu. Jā, to arī vajag darīt uzmanīgi. Un te brīdī garantija arī beidzās gan no meistara, gan no ražotāja. Jā, tāpēc pareizi jumta apsakošana, tas arī ļoti svarīgi šo te atcerēties. Jā. Nākamajās sērijas hūks būs, paņemsim reālu projektu. Īstenībā mēs daudz runājam un maz ko rādam, paņemsim reālu projektu un pazīmēsim kādi mezgli ir un kā meistars Dēvids, kur ieteiks kādi vislabākie risinājumi. Ar akmeni un ar cinku.